Labrīt, cienījams dāmas, godātie kungi, cienījami godājumi, balnodi iedzīvotāji, tie, kas mums vēra attālināti, iestāžu vadītāji, darbinieki. Sveicu jūs šai mājā rītā. Paldies par iespēju sanākt šodien, pulcēties gan klātienē, gan attālināti balnodi atkārtas domes sēdē, kur šodien darba kārtībā 3 jautājumi uz, uz attīstības nodaļas logu mēs esam šodien pulcējušies, lai skatītu šos jautājumus steidzamības kārtā. Tātad šobrīd sēdē ir reģistrējušies 10 domes deputāti. Tātad sēdē klātienē un reģistrējuši piedalās Sergejs Maksimovs, Sandra Kaptēne, Ruta Cibula, Imants Lišāns un Aija Mežele. Par savu dalību attālināti un ir reģistrējušies ir ziņojuši Sandra Kindzule, ir pieslēgusies un tātad reģistrējusies Iveta Rikeviča, Marija Dulbinska, Aigars Pušpos un Jānis Vancāns. Šajā brīdī ir mums informējusi par savu dalību attālināta Anita Kojeviča, bet šajā brīdī nav reģistrējusies un sēdē sakarā tiešiem darba pienākumiem nepiedalīsies Egons Salmanis, Svetlana Pavlovska, Jānis Trupavnieks un Jānis Auziņš. Lai gan šobrīd mums kvorums ir un ņemot vērā, ka ārkārtas domes sēdē mēs nebalsojam par darba kārtību, to šobrīd nevar mainīt, tāpēc aicinātu ķerties pie pirmā darba kārtības izskatīšanas un par balvu nodaļu attīstības programmu 2022-2027 gada rīcības investīciju plānu aktualizāciju. Ziņo Aleksandrs Snegls. Lūdzu, Aleksandr, vārds jums. Labdien, cienījamie deputāti un pārējie klausītāji. Par rīcības un investīciju plāna aktualizāciju šis lēmuma projekts ir tapis saistībā ar pārējiem diviem lēmuma projektiem, kas tiks izskatīti turpmākajā sēdē, un ir nepieciešami daži grozījumi. Ja atver pielikumu, tad var redzēt, ka grozīta tiek sadaļa sabiedrība. Tur tiek pievienots izmainītas summas, kā arī pievienota rīcība, kā Balvas gimnāzijas mākslīgā seguma futbola stadiona atjaunošana. Nu, ne rīcība, bet plānotais rezultāts vai rezultatīvais rādītājs. Kā arī tikai samainītas summas atbilstoši lēmuma projektam sadaļā uzņēmējdarbības atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam balvos. Tad lūdzu apstiprināt šīs izmaiņas rīcības un investīciju plānā. Paldies, Aleksandr, kolēģi. Kādi būtu jautājumi? Ne, man tikai replika, patiesībā jautājums. Jā, tātad mēs iestrādājam šobrīd rīcības plānā tos lēmumus, kurus mēs pieņemsim kā otro un trešo. Jā, nu vienkārši replika par to, pa kā izskatāmo jautājumu secība būtu loģiskāka. Otrādi, ja šis jautājums būtu pēdējais un tos divus mēs izskatītu pa priekšu. Vai kā? Tīri no pamatojošās daļas mēs pamatojamies uz rīcības un investīciju plānu. Līdz ar to man likās, ka ir rīcība plānā ieliec to un tad pamatojoties uz viņu, es to skatos. Teorētiski būtu jābūt pirms plānojam, tad darām. Jā, nu teorētiski būtu sākumā jābūt izdiskutētām attiecībā par trešo jautājumu, kas ir saistīts ar viedās universitātes un reģionālās attīstības ministrijas studena projektu attiecībā par sporta infrastruktūru. Jā, tad mums būtu jāizdiskutē, jāizrunā, jā, un tad varētu iekļaut, bet ņemot vērā to, ka šis konkurss tika izsludināts gan steidzīgā kārtā, tāpēc šobrīd mēs sanākam lemjam, lai patiesībā nelielais finansējums, kas šobrīd ir piešķirts šīm aktivitātēm no Vārama. Un, protams, arī mums pienāk ziņas, ja, ka šī ir valsts programma, ja, un ņemot vērā, ka šobrīd jau visām ministrijām uzdevumi samazināt tieši valsts budžeta izdevumus, ja, ka nav nekādas garantijas, ka šāda programma turpināsies, ja, tāpēc šobrīd ir steidzamības kārtā tiek šobrīd sludināts un arī mēs pieteiksimies. Un nekas vairs ļoti neliecina to, ka nākošais gads šāda programma varētu būt turpināta. Tur kopējais finansējums ir uz visu valsti nepilns 1 miljons. Jā, un, protams,
sadarbībā ar Futbola federāciju. Protams, tas ir izvērtēts, un tāpēc šobrīd arī, nezinu, varbūt Aleksandrs arī beigās paskaidros vairāk, kāpēc tieši šāds ir piedāvājums, nevis cits. Ja, un tāpēc, nu, ceram, ka mēs varam nonākt arī pie šī lēmuma kopīgi arī, lai mēs varētu apstiprināt un virzīties un konkurēt ar citām pašvaldībām arī šī finansējuma piesaistē. Jā, tā secība ir tāda mazliet. Un steidzamā. Kolēģi, vēl jautājumi? Nav attālināti. Es ar šobrīd neredzu. Tad vai kas vēlas debatēt par šo jautājumu? Nav. Lūdzu, balsojam. Balsojumu slēdzam. Balsojuma rezultāti par 10 pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Tātad, un balsojuma rezultāti Iveta Rikeviča par, Ruta Cibale par, Marija Dulbinska par, Sandra Kapteine par, Sandra Kinzole par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Aigars Pušpurs par, Imants Lišāns par, Jānis Vancāns par. Jā, tad šajā brīdī arī tomēr nav pieslēgusies un nav reģistrējusies Anita Kokoreviča. Tātad šobrīd esam 10, kas piedalāmies un reģistrējušies domas sēdē. Nākamais jautājums par projekta publiskās infrastruktūras uzlabošanu uzņēmējdarbības atbalstām balvos līdzfinansējuma nodrošināšanu. Arvita, lūdzu. Labrīt! Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par projektu Brīvības baznīcas ielu atjaunošanu. Un, kā jau saprotat, tad aprīļa lēmums zaudēs spēku, un šobrīd ir sagatavots šis jaunais, jo saskaņojot projektu izmaksas ar CFLA, tika precizēti aprēķini. Līdz ar to šajā lēmuma projektā līdzfinansējuma kopsumma, kas mums ir jānodrošina, nemainās, bet mainās šis proporcionālais sadalījums starp pašvaldības aģentūru Santeks un pašvaldību. Līdz ar to tātad apstiprināt projekta publiskās infrastruktūras uzlabošanu uzņēmēju darbības atbalstam balvos kopējās izmaksas 1 619 235,58 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksas ir 1 339 310,40 eiro. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai par kopējo summu 242 948,38 eiro, ņemot aizņēmumu no valsts kases. Nodrošināt sadarbības partneru Baunodu pašvaldības aģentūras Santeks līdzfinansējumu projektu īstenošanai par kopējo summu 36 976,80 eiro, ņemot aizņēmumu no valsts kases. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Baunodu domes 2024. gada 26. septembra lēmuma par pašvaldības dalību atklātā projektu konkursā. Pirmā punkta teksta daļa projekta kopējās izmaksas 1 613 491,34 eiro, tā skaitā projekta attiecināmās izmaksas 1 575 659,29 eiro un ārpus projekta izmaksas 37 832,05 eiro. Un trešais punkts. Un ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Baunoda domes 25. gada 24. aprīļa lēmums par projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu uzņēmējdarbības atbalstam balvos līdzfinansējumu nodrošināšanu, protokols numur 8, 28. paragrāfs. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Baunoda pašvaldības izpildirektoram. Jā, paldies. Kolēģi, jautājumi? Vai kas vēlas debatēt? Nav. Man rotiņa ir pacelta. Labrīt! Jā, tur runā tad, labrīt jā. visiem. Varbūt paskaidrot, kāpēc mainījās tā proporcija starp pašvaldību un pašvaldības uzņēmumu Santeks? Tie ir tīri mani aprēķini, kas uz iepriekšējo domas lēmumu tātad tika nosūtīti CFLA, bet netika līdz tai dienai saskaņoti. Un tātad saņemot viņu saskaņojumu, mainījās proporcija, jo mums nemainās ERAFA
šis te finansējums, tā ERFO daļa mums pienāk klāt kā pašvaldībai, tā pašvaldības aģentūrai izmaksas. Līdz ar to kopējā aprēķinā līdzfinansējuma summa man bija pareizi sarēķināta, tas sadalījums nebija pareizi izdalīts. Nu, īsāk atbildot, Cefla to sadalījumu rēķina mazliet savādāk nekā to Arvita, jā, un ar fondu, kas piešķir līdzekļus, laikam ir grūti strīdēties, jo tāpēc šobrīd tas piedāvājums ir mainīt šo lēmumu projektu tā, kā šo sadalījumu starp Santeks un starp Balvu pašvaldību uzskata viņi. Jā. Protams, mēs tur varam strīdēties un teikt, ka mēs redzam savādāk, jā, bet nu, šajā brīdī laikam tik un tā beigās maksājam mēs. Tad nu, gandrīz kā formāla rīcība, bet šāds ir viņu uzskats, ka šādi būtu pareizi. Un šajā brīdī kolēģi aicinātu atbalstīt, to droši vien kā nestrīdēties, vai mēs varam virzīties uz priekšu. Tur grūti nokomentēt, kāpēc tā, kāpēc Arvitas matemātika nav pareiza, ka viņa ir pareiza, bet man būtu aicinājums piekrist. Kolēģi, vēl? Nezinu, Sandra, vai atbildēju, bet nu, ceram, ka. Jā, paldies, viss kārtībā. Jā. Lūdzu, jūsu balsojumu. Balsam rezultāti par 10, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par dalību viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas izsludināta projekta konkursā reģionālās attīstības atbalsta pasākumu infrastruktūra pielāgošana un uzturēšana. Aleksandrs, lūdzu. Tad varbūt iesākumā mazliet izstāstīšu par šo projektu konkursu. Kā jau priekšsēdētājs minēja, tad konkurss tika izsludināts diezgan ātros tempos. 15. aprīlī izsludinās, līdz 15. maijam jāiesniedz pieteikums, tāpēc arī ir uz ārkārtas sēdi. Par finansējumu tātad ir pieejams finansējums, līdzfinansējums no valsts, sākot no 50,000 eiro, un ne vairāk kā kopējais finansējums ir 409,000 eiro. Tas, ko atbalsta, ir stadiona apgaismojums, pārbūve vai atjaunošana, nolietoto laukumu segumu atjaunošana vai pārbūve, kā arī skatītāju tribīņu un ģērtu izbūve. Un jārealizē 2 gados. Kā nonācām pie tā, ka virzīt projektu Balvas gimnāzijas mākslīgās seguma futbola stadiona seguma nomaiņa, tika aicināti tieši saistītie speciālisti no Ziemeļlatvijas sporta centra un arī no federācijas. Un tad kopā sapratām, ka šis varētu būt labākais veids, kur ieguldīt, ņemot vērā to, ka šis laukums ir noslogotākais Balvu novadā, lai arī no attāluma viņš izskatās vēl tīri smuks, taču jau spēlējot ir tā, ka tur ir gabali izplēsti un līdz ar to tad zūd tā kvalitāte un paaugstinās traumu riski. Tālūk mazliet ievads, un tad par pašu lēmumu projektu tad piedalīties viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā projektu konkursā reģionālās attīstības atbalsta pasākums infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana, iesniedzot projektu iesniegumu Balvas gimnāzijas mākslīgā seguma futbola stadiona seguma nomaiņa. Apstiprināt paredzamās projekta kopējās izmaksas 66,919 eiro, tā skaitā 16,919 eiro pašvaldības līdzfinansējumu un 50,000 eiro valsts finansējumi. Un ņemot vērā, ka projektu var realizēt 2 gados, tad projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt Balvas pašvaldības 2026. gada budžetā līdzfinansējumu 16,919 eiro.
un kontroli par lēmumu izpildu uzdot balvu pašvaldības izpildu direktoram. Jā, paldies, Aleksandr. Kolēģi, jautājumi? Vai ja? Sveiki visiem klausošiem un arī, kas klausās attālināti un kolēģiem, bet nav garantija, ja kolēģi, ka mēs šajā varētu būt iekšā konkursā. Mēs vienkārši tikai piedalāmies un vēl jau nav pateicis, ka mēs esam uz šo finansējumu pilnīgi stabili. Jā, ir tā, ka kopējā summa tiešām nav liela. Un, ja pēc projekta nosacījumiem tur izskatās, ka tiek vairāk dota priekšroka tādiem lieliem stadioniem, kur ir to vairāk apmeklējumu un ka viņi iegūst vairāk punktus, līdz ar to būtu jāvērtē diezgan piesardzīgi šī iespēja. Paldies, jā, lai izdodas, jā. Jā, kolēģi. Sandra? Man vēl ir jautājumi. Priekšsēdētājs arī sākumā teica, ka ātri izsludināts. Kāpēc par tiem termiņiem, kad tad projekts ir izsludināts un kad mēs esam sākuši apspriest šo jautājumu? Tas ir viens un otrs par tām summām. Cik viņas ir reālas, tie 60 un 6 tūkstoši? Vai tā kā būs iepirkums, mums atkal neaizies kaut kādā dubultā apmērā? Apmēram kā ir prognozētas tās izmaksas? Jā, tātad par informāciju saņēmām mēs 15. aprīlī par šādu projektu un mēnesis tātad. Līdz ar to varbūt nebija uz kārtējo domas sēdi. Un par izmaksām. Izmaksas ir iegūtas no Futbola federācijas. Tā kā, salīdzinoši svaigas, vismaz cik man futbola cilvēki teica, līdz ar to cerība pastāv, ka diezgan objektīvas. Jā, kolēģi, kas varbūt zem šī tāda ļoti vispārīga nosaukuma reģionālās attīstības atbalsta pasākums infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana, ja, tad to vienkārši runāt par futbola laukumus atjaunošanu. Un šeit mēs runājam tikai par futbola laukumiem. Tas bija arī norādīts paskaidrošā vēstulē, ja, un tad tāpēc tika saicināti gan speciālisti no Ziemeļvidus sporta centra, gan futbola federācijas. Un viens, protams, no kritērijiem ir arī, cik bieži šis laukums tiek izmantots. Ja pieņemsim, mēs gribētu, nezinu, uzbūvēt, ja atremontēt kaut kur laukumu, kur mums ir arī tehniska dokumentācija par stadioniem, ja, kur vispār futbola komandu nav, ja, tad tāda varbūtība būtu ļoti zema, ja neteikt, ka tuvu nulai. Tad Aleksandrs jau sākumā teica, pēc futbola komandām un noslogotības šis ir vēl novada un balvu pilsētā viens no noslogotajiem, ja ne noslogotākais, un pēc būtības, tad, kad Aleksandrs pēc šiem rezultātiem paziņo, ka šim lauku segam būtu jāmaina. Patiešām es arī biju apstājis un skatījos. Pa gabalu izskatās, tie ir forši, bet, kad tu patiešām izskaties, ir nolietojuši šis laukums. Ja, tāpēc tas piedāvājums šobrīd stratēģiski iet šādu ceļu, kā mēs prasām varbūt mazāku summu, jo patiešām uz visu valsti, varbūt var pateikt precīzāk, Aleksandr, tu man liekas, nepilns pusmiljons eiro, un tātad šobrīd, ja būs kāds laukums, kas patiešām, nezinu, tu ļoti svarīgs laukums valstī un futbola federācija, tad to visu finansējumu var paņemt arī šis viens projekts, bet mēs tad ceram, ka ar savu tādu maziņu un pietiekošu noslogotu laukumu mēs varētu arī cerēt uz šo atbalstu, jo izskatās šajā brīdī, kāpēc arī tas steidzamība tika izsludināta, kā šo projektu tuvākajos gados varētu neturpināt valsts, tāpēc viņš ļoti ātri arī šobrīd sludina. Tāda katra ministrija mēģina pasargāt savas finanses. Šis ir viens no mēģinājumiem, kas bija varam ministrija. Nezinu, kāds ir sakars varamam ar futbolu, jā, bet, kāpēc tā nav izglītības ministrija, bet tas nav mana kompetence šobrīd runāt par, kas par ko ir atbildīgs, vai varams par futbolu vai izglītības ministrijā. Tāds ir tas komentārs šobrīd, un jā. Par saprātu, par izmaksām, ja futbola federācija, ka šajā brīdī šīs izmaksas ir šādas, pieļauju, ka
Nekas tur būtiski nevar sadārdzināties. Mēs šobrīd runājam par mākslīgas seguma atjaunošanu. Pareizi, Aleksandrs? Nu, esošā mākslīgā seguma saudzīgu noņemšanu, lai viņi varētu izmantot kaut kur arī citur, un jaunos paklāju ieklāšanu. Mhm. Paldies. Bet vēlreiz, tā ir ļoti, ļoti liela loterija. Jā, tad ļoti liela loterija. Bet mēs ceram. Kolēģi? Jā, labrīt, jau var es nedaudz. Jā, jā. Jautājums Aleksandram tikko pieminēts bija tikai nomaiņa, vai arī beramā gumija tur ir iekšā tajos? Nē, šeit ir tikai segums. Nu, tātad gumija būs uz mūsu pleciem, pareizi? Šobrīd kaut kādas tur rezerves ir, bet tā ikgadēji, jā, ar kaut kādu federācijas atbalstu, man liekas, federācija kaut ko nosēc pa laikam, bet tā, jā. Nē, es nedomāju par ikgadēju, es domāju par pirmo sākuma momentu, lai varētu uzreiz arī sākt spēlēt. Es domāju, ka būs. Ietilpst iekšā. Šī specifikācija nav. Vai ir? 50 uz 50, jā. Cik tad, sakiet, lūdzu, cik tad tāda gumija maksāt var tādam laukumam? Viņš, nu, tā priekšstatam, cik vispār tas tāds materiāls maksā? Saprotu, arī rugājos tur ir. Arnis ir pieslēgts. Arni, tu varbūt zini kaut ko. Arnis. Labrīt, klātesošie. Ir runa par granulām, jā? Jā. Granulu 1 tonna maksā nemainīgi jau vairākus gadus 350 eiro. Un apmēram gadus divus atpakaļ bija līdzfinansējums no Futbola federācijas 50% apmaksā. Pēdējos gados nebija no Futbola federācijas līdzfinansējuma. Un ģimnāzijas laukumam apmēram nepieciešams 3 tonnas. Iveta, Rugājus arī bērāt jūs? Tas pats? Jā, beram katru gadu, jo katru gadu tas ir jāatjauno, jāiestrādā, bet pamats jau ir no iepriekšējiem laikiem, protams. Nav tā, ka viss no nulles jāsāk. Jā, tas nozīmē šobrīd tās 3 tonnas, kaut kādi ap 1000 eiro. Ap 1000 eiro būtu, ja tas pilnīgi nav tikai laukums bez granulām, jā, un tad to atjaunošanu, tad jau jāveic uz savu rēķinu. Okay. Bet es domāju, ka šajā brīdī, tad, sludinot arī šo iepirkumu, tad tas viss atkarīgs no specifikācijas. Es nemanīju, ka tur būtu aizliegts specifikācija ielikt, kā Aleksandrs teica, apgaismojumu arī tieši granulās. Tas vienkārši ir atkarīgs no kāda iepirkuma specifikācija šajā brīdī, kas lūgtu pievērst uzmanību, kā šajā iepirkuma procedūrā iekļaut arī nepieciešamo. Paldies Aigaram arī par šo norādi, ka ielikt iekšā arī šo nepieciešamo granulu daudzumu vismaz lai iesākt, un tad jau, protams, uzturēšanu mēs paši to veiksim. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Mirks vēlas debatēt? Nav. Tad lūgtu jūsu balsojumu. Jā. Balsojumu slēdzam. Balsam rezultātu par 10 pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts. Paldies, arī šodien ārkārtas domas sēdes darba kārtības jautājumu esam izskatījuši. Vēlam veiksmi arī šī projekta iesniegšanai, saulaicīgai sagatavošanai, un tad tiekamies kārtējās komitejās, trešdien tātad attīstības komiteja un ceturtdien tad arī citās komitejās. Paldies, lai jauka šī nedēļa visiem tiem, kas mums arī sagatavo šos projektus un sagatavo arī šo tiešraidi, lai ražina šī darba nedēļa.